Exactly. Baigi, jā. Tā kā, nu, kur ir problēma, man tā liekas, ar to neētisko pārdošanu, ir tā, ka tu vienkārši. Nu, zin kā, ir vairāk veidu, kā tu vari uz tām emocijām spēlēt. Viens ir vienkārši runāt par to problēmu tik ļoti, ka tas cilvēks vienkārši viņam tik ļoti viss besīk, ka viņš grib vienkārši mainīties. Jo Mm. vislielākā iespēja, ka cilvēks kaut ko mainīs dzīvē, būs tajā brīdī, kad viņš vienkārši. Nu, kad viņam vienkārši, atceries, mēs runājām vienā podkāstā par tām, tad, kad tu esi ritīgi, ritīgi viszemākajā punktā, Jā, ir no tad tu kurienes esi gatavs. atspērties. Jā, tad tu esi gatavs kaut ko darīt lietas labā. Savukārt, ja tev ir tik viss labi, un tev vēl stāsta, ka tev būs vēl labāk, un davai, un šis ir viskrūtākais produkts pasaulē, un nav neviens tik superīgs kā mēs, un neviens tev neko labāk nepiedāvās. Mēs esam vislabākie, mēs esam viskrūtākie, bla, 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 viss šis hypes. Un pēc tam tu jūti, ka tur nav tu neesi vislabākais, viskrūtākais. Es nekad nevaru tā pateikt, vispār es nemaz nevaru pateikt, ka ne, es esmu labāks par to otru. Es nezinu, vai es esmu labāks. Vai varbūt tās es esmu, bet atkarībā no tā, kurš cilvēks skatās. Vienam patīk tas labāk, nu, speciālists, citam atkal tas speciālists vai produkts vai pakalpojums. Tā kā es Tev jau strādāju pie, jāskatās uz sevi ar tām acīm, ka tu priekš sevis esi vislabākais. jā, bet vai es esmu priekš klienta? Jā. Nu, tā kā, nu, tas arī, tas man liekas jāvērtē. Nu, tas nevar teikt, jā, tev viss būs, tev viss sanāks. Es jau nezinu. Mēs jau abi Mm. riskējam. Mm. Tikai tas populārais jautājums, nu, Montu, tu vari man garantēt, ka man būs rezultāts? Nē, Ja mēs strādāsim pilnīgi nē. divus mēnešus ar tevi, tu vari man garantēt? Ja tu man vari garantēt, ka darīs visu, ko es teikšu, tad jā. Nu, Bet jā, arī, redzi, bet arī atšķirībā uz kuru, ja tas ir, ja mēs runājam par to, ka tu ies skriet no rīta, jā, tad tas ir viena lieta. Ja mēs runājam par kaut kādiem mainīgiem lielumiem, kā, es nezinu, Instagram, kur algoritms mainās arī, nu nav garantijas. nu, jā, tieši tā. Nav Tā kā, garantijas, tas ir, ko tu gribi panākt, un arī vai tas, ko tu gribi panākt, man bija šorīt bija stulbs skrējiens, nē, bet, nu, man bija jāizskrien 5 km. Mārtiņš cip nāks ar mani izskrien, bet viņš skrien ātrāk nekā es. Viņš saka, nē, es skriešu tev no aizmugures. Kā tad tas ir tā kā tev kāds ar plecu visu laiku, tā kā šitā te. Un es atskrienu, man strāva rāda, ka man tur ir otrais labākais laiks, ja tur viss reāli krūti un forši. Un es esmu atskrējusi un es esmu reāli dusmīga. Tāpēc, kad es esmu skrējusi nevis savā ritmā, nevis klausījusies, kā man, nu, kā man vajag, kā es trenējos, bet es esmu skrējusi, tāpēc, lai, nu, tā kā es esmu visu laiku bijis distracted, ja, kad, nu, jā, tā kā es skrienu ar kādu citu, viņam tas ātrums, es bišķiņu tur, nu, visu laiku tu tā kā čakarējies, ja. Un beigās tu neesi apmierināts. Un tāpēc arī nu, par tādiem tur, kur kaut kādi mainīgie lielumi, vai arī kas ir tas, ko tu gribi panākt. Redziet, es īstenībā gribu pēc skrējiena justies tā, ka, es īstenībā varēju vēl bišķi paskriet, es noskrēju labi, un es jūtos rītīgi forši savā ķermenī. Es varu iet un šodien strādāt, nevis es esmu exhausted, sarkans krabis, ja, wow, labākais laiks, jē, nu tā kā man tādu labāko laiku redz nevajag. Un tas ir, man liekas, arī. Nu, kad tu strādā ar cilvēku, atrast kārtīgi, kas viņam ir tas, kas viņam tas noklikšķis, kas viņam ir tās lietas, kas viņam, nu, kas viņam būs tā uzvara vienalga tajā biznesā, mentoringā, coachingā, kur viņš iet iekšā. Ja, jā. un tad mēs varam pateikt, vai, ja tu 2 mēnešus ar mani strādās, vai tas ir iespējams. Jo man arī ir bijuši klienti, kas, viņi grib attiecības. Nu, es tev nevaru garantēt, ka nākošais tavs Tinder matčs tev būs tavs vīrs. Mēs Mm, varam iet un strādāt uz tevi, un mēs varam iet un skatīties, kas tev ir jāuzlabo, lai tu būtu labāks partneris sev ikdienā, labs partneris otram cilvēkam, ja tu ar otru cilvēku gatavojies dzīvot kopā, taisīt ģimeni. Ja? Bet to, kad tev atnāks pie durvīm un kāds pieklāvēs un pateiks, hei, re, kur te es esmu, man tas liekas pārāk liels mainīgais lielums. Nu, tā kā, ka es viņu nevaru garantēt. Tas būtu, man mm, liekas, tas būtu, man liekas, neētiski tev to apsolīt. jā, un tajā brīdī, kad tu šo izstāsti tam cilvēkam, iedomājies, tu šitā ar tādu pieeju izstāsti man, ka tu man nevari garantēt, un tad man ir vēl viens, kas arī piedāvā līdzīgu pakalpojumu, bet kurš man garantē pilnīgi visu, jā, tev būs viss, kuram tu vairāk ticēsi. Es, piemēram, es, Zini, kas ir? piemēram, ja, Un redzi, uz emocijām. Ja es esmu lētcīga uz emocijām, es gribētu droši vien, bet re, kur viņš man apsolīja, ka man būs rezultāts, droši vien, ka viņam, un tīpaši, ja tas cilvēks vēl runā tajā Tonija Robins balsī, ja, un visā tajā pārliecinošajā, un viņam tur ir, es nezinu, tas tev cik tur. izkrāt. Jā, cik tur kā mēnesī viņš tur ir dabūjis un uztaisījis, un reāli krūti, un nezinu, tur kādas atkal kārtējās sumačkas, vai es nezinu, kurpes. Jā, tur vot tam lēti, tam zin, kam tam, vot tas tajā vien tam īstermiņas domāšana,
tas cilvēks, jā, labi, es tev teikšu tā, mana tas krievu biznesa, jā, vai tad, kad es runāju krievu biznesa, tas nav par tautību, tas ir par padomu biznesu, jā, kupi Jā, pradāja, jā. Tā daļa manī būtu tā kā, nē, nu, pagamos uz to, viņš man apsola, jo tāpēc, ka pie tevīm tas izklausās pēc darba, man būs jādara, tas nebūs tik jā, vienkārši. Bet tad, kad es apstāstos realitātē, nu, un padomāt ilgtermiņā, vai tas, ko es gribu sasniegt, vai tas prasīs kaut ko no manis, noteikti jā. jā. Un Bet, tāpēc laikam ir baigi viegli pārdot kvantu lēciena kursus, ja jā. tu esi dzirdējis tādu konceptu. Man liekas, ka klientiem nu, ir arī Challenger Sale, ir tāda grāmata. Man liekas, ka viņi tā arī saucās. The Challenger Sale. Klientiem, cilvēkiem patīk, ka viņus challenge'o. Mhm. Tie, kurus neč, ja tu challenge'o klientu, vai ne vienkārši, tu esi interesantāks nekā tas, kurš tev sola visu un vienkārši pienest pie kājām. Vienkārši tikai tāpēc, ka tu izklausies ticamāks pa lielam. Jā. Un varbūt tās, ka tie, kuri tā kā tu saki, vai ne, tur ir darbs, ar tevi būs darbs, tur man viss apsola. Tad, ja tu tici tam, ka tev neko nav jādara, tad tu neesi mans klients. Tad ej pie tā, kur viņš tev good luck no sērijas. Man arī tā ir bijis. Tā kā, kāpēc man ar tevi? Ko tu esi tik krūts? Tev nav ar mani. Tu vari iet ar jebko citu. Man nevajag. Un tikko kā tu tā runā, un tu tādā veidā pārdod, tad uzreiz ir, nē, tad, vai, man tomēr gribās ar tevi, tāpēc, ka tu man negribi pārdot. Un ja mēs runājam par ētisku vai neētisku pārdošanu, man liekas, visu laiku domāt par to doktoru pieeju. Kad ārsti pārdod, nepārdodot. Ja tev ir šāda problēma, ja tu turpinās tā dzīvot, tad tev būs tāda problēma. Izvēlies pats. Un tad tu izvēlies. Tu vari iet mājās vienkārši un turpināt dzīvot tā, kā tu dzīvo, vai arī klausīties, ko tev tas doktors ieteica. Un tad vienmēr domāt par to, ka šitais man arī tik gadiem iesēdies. To es iemācījos tajā kursā, un tā vienmēr arī es visiem klientiem, kas strādājas, viņiem saku, vienkārši domā kā doktors. Ko doktors šajā situācijā darīt? Mums nav tā, ka viņi bāžās mums virsū, tur zvana, kā tev iet, tu dzer tās zāles. Viņiem savas problēmas, viņi vienkārši risina. Viņi pasaka, ko tev vajag, viss, tad pats ej tiec galā. Un tas pats ar, tā kā mēs jau runājām iepriekš par tiem zobārstiem, ja tu attaisno muti, un viņš tev tur sāk, te jau kādu laiku kaut kas nedarīts no sērijas. Bet viņi nav tādi, ka viņi tev lūdzās tur kaut ko tev darīt. Sablombēsim. Jā. Vienkārši. Tā ir situācija, no sērijas. Nav problēma, ir vienkārši situācijas. Jā. Super. Kaut kas vēl tev pēc tās tēmas? Nē, man liekas, ka rezumē būtu, mans rezumē būtu vienkārši, ja tu tici, ka tev ir ritīgi labs produkts, tev viņš vienkārši ir jāpārdod. Ja tu baidies, ka tu neētiski pārdod, tad iespējams vajag pārdomāt, vai tavs produkts ir labs vai nav labs. Un tad jautājums ir, vai tu pats no sevis pirktu, vai tu to produktu vari ieteikt savam labākajam draugam, un vai tu viņu pārdod savai mammai, saviem vecākiem. Un ja uz visiem šiem trijiem atbildi ir jā, tad vienkārši ej un pārdod. Tad jau viss kārtībā. Un tad ir zināms, ka viss tā, jā, bet kā lai es pārdodu? Jā, vienkārši jāstāsta, jārunā. Tad sākās tas viss, kad tā doktora pieeja vienkārši stāsta, cik tu krūts esi eksperts, un tad, lai cilvēki nāk pērk no tevis. Labi, paldies tev šodien par ētiski neētisko sarunu. Paldies tev. Jā, vēlreiz, ja ir kaut kādi jautājumi, sūtiet, rakstiet, visādos komentāros.